Labdien, Oriflame! Labdien, mana Oriflame komanda, lojali klienti, konsultanti un līderi. Paldies tieši līderiem, jo sarunā ar viņiem radās ideja ierakstīt šo pamācību, kā veikt pasūtījumu Oriflame mājaslapā. Tāds piebilīte jaunajā mājaslapā, uzlabotajā versijā. Mani sauc Natālija Juškova, ķersimies klāt. Tātad, sākotnēji katrs pēc reģistrācijas lojālais klients saņem savu e-pastu vēstuli no Oriflame. To noteikti ir jāatver un jāapstiprina sava dalība, jeb jāapstiprina savus e-pasts. Tas ir drošības nolūkos, lai e-pasts tieši ir jūsu, nevis kāds cits norādījis to. Un vai arī tas jāpārliecinās, ka jūs to norādījat pareizi. Pēc tās apstiprināšanas jūs saņemsiet otro e-pastiņu, kas jums noderēs, lai ieietu jau oriflame.lv mājaslapā tieši savā profilā, jo jūs saņemsiet kodu un paroli, ko ir jāievada šeit, tur, kur cilvēciņš un vārdiņš ieiet. Tātad, pirmajā reizītē noteikti pamainiet paroli, lai jums būtu vieglāk to atcerēties katru reizi, kad nākošreiz jūs ievadīsiet. Bet, ja gadījumā sanāk to aizmirst, tad jūs varat nospiest podziņu aizmirst paroli, un tā tiks atkārtoti nosūtīti uz jūsu e-pastiņu. Kur es kaut ko nepareizi jau rakstu, un nenospēlās, ja. Tātad, vēl ko svarīgi atcerēties, ka kad jūs pieregistrēsieties, jūs kā klients esat paši savā veikalā. Un pats labākais klients ir tas, kurš zina, ko viņš vēlas. Mēs izskatīsim vairākus variantus. Pirmais variants, kad es zinu, ko es vēlos, man rokās ir šis produkts, un laba lieta ir tā, ka uz katra Oriflame produkta ir ierakstīts tā kods. Tad man noderēs šī poga kā ātrā pasūtījuma forma. Man tikai atliek ierakstīt Oriflame produkta kodu, man rokās ir micelārais ūdens, un arī tā skaitu. Te arī parādās, ka es esmu pareizi ierakstījusies, pārliecinos, ka jā, micelārais ūdens ies ādas attīrīšanu. Tad, ko spiedam iegādāties. Rekur mums jau parādās, ka grozā ir viens produkts. Otrs veikts, kā jūs ja, piemēram, jums kāds no produktiem beidzās, vai jūs, piemēram, kāds produkts interesē, tad jums noderēs šīs sadaļas. Ādas kopšana, tas pa tēmām lielām, ja? Dekoratīvā kosmētika, aromāti, ķermeņa kopšana, matu kopšana, aksesuāri, wellness, vīriešiem atsevišķi kā sadaļa. Un pēdējā sadaļa ir dažādas pamācības, gan video, gan soli pa solim, tātad kā jau lietot mūsu produkciju un izveidot skaistu tēlu. Piemēram, mēs izskatīsimies, ka mani interesē BB krēms, ja? Tad mēs skatāmies ādas kopšanā, tas ir pie apakšsadaļas mitrināšana un BB un CC krēms, BB krēms, BB. Te mēs redzam visu klāstu, un mēs varam arī redzēt arī tās atlaides, cik maksā iepriekš arī jā. Man, piemēram, var interesēt jaunais uzlabotais The One BB krēms. Te ir ļoti labi, kā noklikšanas produktiņu mēs redzam gan aprakstu, gan sastāvu, gan arī informāciju par piegādi, ka viņu var piegādāt, tā kā var viņu saņemt. Mēs te izvēlamies toni un pievienojam groziņu. Te arī redzams jau arī punktu skaits, cik jums ir punkti par šo konkrēto produktiņu. Vēl trešais veids, kad jūs vienkārši vēlaties apskatīties katalogu. Katru reizi, protams, pie pasūtījuma jūs saņemat katalogu, bet, ja nu gadījumā jums nav katalogs, tad jūs varat arī online to aplūkot. Vienkārši šķirstot uz priekšu, jūs apskatāties Oriflame katalogu. Tad te ļoti labi redzams, ka, piemēram, šajā atvērumā ir viens produkts. Jā, un šeit varam apskatīties, jā, kādus produktus. Superīgās uzacu ēnas. Te ir divi produktiņi, pincetu uzacim un cēmas. Tad uzacu kopšanas komplekts mums interesē, mēs nospiežam, atkal aprakstiņš, daudzums, pievienojam grozi. Mēs jau redzam, ka mums te ir 3 produkti. Tad tādā veidā mēs varam arī atgriezties atpakaļ, var arī uz priekšu kādu konkrētu lapas pusi izvēlēties, ja? Izmantojot šo variantu,
Bet var arī, piemēram, ja mūs vairs nekas neinteresē, vienkārši nospiest mūsu grozu un apskatīsimies pasūtījumu grozu. Te mēs redzam tātad gan produkta bildīti, aprakstu, kodiņus, cenu, daudzumu, punktus un arī kopsumu. Ja mums vēl kaut ko vajag pievienu pasūtījumu, mēs varam izmantot pogu pievienu pasūtījumu. Ja arī mums ir kaut kāds akcijas kods, tad izmantot šo sadaļu. Mēs turpinām. Šajā sadaļā mēs redzēsim dažādus citas piedāvājumus aktuālākos. Piemēram, ka šobrīd ir vasaras ķēriens. Jā, tā kā, ja veicot pasūtījumu vismaz 25 punktu vērtībā no 8. līdz 11. katalogam, tad būs īpašie piedāvājumi 11. katalogā. Jauniņiem būs startas programmas piedāvājums. Man ir arī piedāvāts lojalitātes programmas piedāvājums, jo man arī ir sakrātī jau punkti. Ja? Mēs varam apskatīties tos, man ir 461 punkts. Mēs redzam, ka te ir micelārais ūdens. Aha. Mēs viņu saņemsim, tad lojalitātes programmas produktus, mēs saņemam pa 1 centam. Ja mēs viņam pievienojam grozam, mēs viņu jau redzēsim zemāk. Jā, tad šis mums ir pa 1 centam, tad pa 13 eiro mums vairs nevajag. Tad mēs atgriežamies, papildināt vai labot pasūtījumu. No šejienes dzēšana. Vēl šajā sadaļā bieži vien parādās, ja nav produkta, tad būs aizvietotāja produkts, un arī dažreiz arī par produkta pieejamību. Ja viņa nav šobrīd, tad viņš arī tiks rezervēts. Apskatoties produktus, mēs redzam visus piedāvājumus. 3 kolosālie produkti, jā, un kopsumma ir 9,59. Nākamais mums sadaļa ir profils. Šajā sadaļā te arī var labot profilu. Ja mums interesē adresi nomainīt vai vēl kaut ko, ja, tā kā te vai telefonu vai ēpastu mainīt, ka šeit arī var to nomainīt. Un piegādi. Pie piegādes mēs drusku vairāk stāsimies, jo mēs izskatīsim visus variantus, es par visiem izstāstīšu. Pirmais veids ir klientu centrs. Klientu centrā, tas ir Bruņnieku iela 8A, pretī Delas teātrim, saņemšana, ka piegādes maksas nav. Piegāde nav jāmaksā. Un te arī uzreiz norādīts, ja jūs veicat pasūtījumu līdz 11 no rīta, tad 2 dienu laikā pasūtījums tiks piegādāts. Vēl viens variants, ja jūs nedzīvojat Latvijā, tas ir klientu apkalpošanas centri. Starp citu, arī Oriflame mājaslapā jūs varat apskatīties visu klientu centru sarakstu. Un te kā klientu centru sarakstu visā Latvijā. Es tagad varbūt arī uzreiz parādīšu, kā viņu atrast. Tas ir klientu apkalpošana. Kāds saraksts. Tad mums jāatgriežas atpakaļ, ja mēs vēlamies skatīt. Tād. Veicot pasūtījumu, ir gan grupu pasūtījumu vēl, un viens, pats ērtākais, manuprāt, kad jums atved uz mājām. Un šeit ir arī daudz plusi, mana pastā stacija, grupu pasūtījumu, tad piegādi uz mājām ir tādi plusi, ka šeit var norādīt vairākas adreses arī, piemēram, darba adresim, ja, un arī var būt piegāde bezmaksas, tad, ja jūs veicat pirmo pasūtījumu, tad bezmaksas būs piegāde 21 dienas laikā. Vai arī, ja jūs veicat pasūtījumu virs 75 punktiem, tad arī piegādes maksa būs bezmaksas. Vēl bezmaksas piegāde būs tad, ja jūs veicat pasūtījumu un pievienojat tam klāta piegādes produktus. Šobrīd mēs izskatīsim variantu, ja mēs pasūtam uz Bruņnieku ielu, bet mēs nevēlamies maksāt, bet mēs vēlamies maksāt turpat ofisā. Ja? Tad ir vairāki varianti. Ir samaksāt pēcapmaksa,
šī pēcapmaksa būs tikai tiem, kuri ir aizpildījuši pilno klienta iesniegumu un norādījuši arī savus, tā kā datus, tā kā personas kodu un pasu strādījuši. Bet ir tā kā variants ar karti samaksāt uzreiz. Izvēlējot, tā kā, tad var izvēlēties vai kādu karti un uz priekšu, ja? Var ar tūlītēju samaksu sevi svēt. Un var samaksāt jau klātienē pie operatoriem, saņemot pasūtījumu. Tātad, ja mēs vēlamies maksāt pie operatoriem pie saņemšanas, kā tas varētu būt jebkurā citā internetu veikalā vai citā veikalā, ja, kuru pasūtat, tad mēs norādām Rīgas klientu centrs tūlītēju samaksu grudnieku vielā, un te norādām, jā, ar tūlītēju samaksu saņemot pasūtījumu. Un tad vienkārši mēs varam nosūtīt pasūtījumu.